Šis vārds kalpos daudziem šajā sezonā, kas jūtas kā pionieri priekš Dieva. Mēs izgājām no ēras, kur bija smags darbs, tiešām daudz smagu zemi laust, un ar to nāca tik daudz opozīcijas, intensitāte, karš pret cilvēkiem no tik dažādiem stūriem, tik ilgi. Tā it kā tu tiec finišā, pārkāp finiša līniju. Tu pat nezini, ka tā ir finiša līnija. Viss, ko tu zini, ir Dievs, es jūtos mirusi. Tā, ka vajag atelpu, lai justos piepildīta. Daudzi bijuši vietā, kur šķita, ka tas ir dārgs ceļš, pa kuru iet. Nerunāja par regulāru kristietību, kas iet svētdienās uz draudzi. Es runāju par cilvēkiem, kuri atdeva savu dzīvi priekš šī. Tu teici Dievam, es tev dodu savu dzīvi, nolieku savu dzīvi priekš šī. Es izvēlos dzīvot kā mirs cilvēks, manis nav. Man pietiek, Jēzus dzīvo caur mani. Dari to, ko tu vēlies caur mani. Tas ir tas, kas realitātē ir bijis daudziem pionieriem. Tu nonāci sezonas beigās, kur jūti, ka tas tev ir maksājis visu. Tu teici jā, un vēl nav augļi parādījušies. Es nezinu, par ko tas viss bijis, kam dēļ tam tā bija jābūt. Kāpēc tu mani pārvietoji tur? Kāpēc liki tad doties šeit? Kāpēc tu man teici darīt to? Es joprojām esmu izstumta, neiederos. Lietas nesavienojas, kā domāju. Tu jūties tā, ka uzticami kalpoji Dievam, darīji to, ko teica tev darīt. Lietas juka un bruka. Vecās vīna ādas beidzās. Tā tad ir vienlaicīgi tuvošanās procesam, kur Dievs Kristus miesu vada beigām sev pašiem, lai Dieva gars pārņemt var. Mēs pārejam no cilvēka un ieejam gara vadītā kustībā, izliešanā. Tajā pašā laikā izejam no pioniera ēras un vēl neesam redzējuši augļus. Kāpēc bijām pionieri? Vēl nav skaidrs. Dieva klātbūtnē es pēkšņi zināju, pionieri, tu pat nespēji iedomāties, kas nāk par tavu uzticību, ka teici Dievam jā. Mēs vēl joprojām esam fāzē, kur tas šķiet muļķīgi darīt. To, ko svētais gars liek darīt. Vēl joprojām tajā periodā, kurā esam dzimuši pirms laika, jo esam saukti paklausīt un nodot savas dzīves Dievam, pat par to, ko nesaprotam vēl. Jo tas vēl nav līdz šim. Nav šim brīdim. Tas ir kā es atbrīvoju eļļu no savas dzīves uz Jēzus kājām, un es dodu visu. Es labprāt redzētu augļus, lai tas paceļ mani, to acīs, kuru acīs es esmu muļķīga. Bet tā ir pielūgsme. Tev, Jēzu, kamēr tas notiks, līdz kamēr viss būs skaidri saprotams. Jāņa 12, 3-6. Tad Marija paņēmusi mārciņu īstas ļoti dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem, un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. Bet viens no viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk viņu nodeva, sacīja, kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par 300 sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem? Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un maku turēdams piesavinājās iemaksas. Mēs esam sezonā tagad, kur nekas nav skaidrs, bet mēs neesam aicināti tam, kam jēga. Tu esi aicināts paklausīt, pielūgt, tava dzīve ir pielūgt, slavēt viņu, teikt jā, pat ja nesaproti. Tas nebūs saprotams cilvēkiem, sistēmai, bet garīgi. Tas, ko tu dari, neizskatās, ka tu kaut ko sasniedz, bet tas patiesībā kultivē vairāk. Tu patiesībā raki pamatus nākotnes Dieva kustībai. Tas ir zemes, paslēpts. Cilvēki neredz. Cilvēki vēršas pret tevi, ceļ neslavu, izdara spiedienu no visām pusēm. Dari to, saki šo, atbildi tā. Un tu saki nē, jo neesi tam aicināta. Tu Dievam saki, ka esi izdegusi.
Es maksāju visu, izlēju visu, es domāju, ka redzēšu atvērtas durvis, augļus, bet nesaprotu, kāpēc tas notiek. Dievs jautā, vai turpināsi izliet eļļu no savas dzīves, pat ja nesaproti. Tu esi aicināta menedžēt dzīves stilu, sirdi, lietu vidū, kur nav skaidrs, tam, kas šķiet bezjēdzīgi. Jo kamēr visi dzenas pēc redzamā, tu esi aicināta neredzamajam. Tas ir lietām aiz skatuves, slavēšana, uzticība, izvēlēties piedot, kamēr citi vēlas slavu, veiksmi. Tu pēc tā nedzenies, tu dzenies pēc Jēzus. Tu jautā, kāpēc cilvēki ir pret tevi. Man ir tīri motīvi, eju cauri ciešanām. Dievs saka, gaidi, jo kamēr izskatās, ka esi darījis lietas, kas ir muļķīgas, tu izdarīji lietas, kas ir pielūgsme, tu izlēji visu pie Jēzus kājām. Tu darīji to, ko citi nedomāja darīt, galīgo lēmumu pielūgt. Tu pat nezini augļus, kas nāk, ko tu redzēsi, paaudzes redzēs, jo tu uzticējies. Tavs uzdevums bija teikt jā, un tu to izdarīji. Tu neredzi, kā tas saslēgsies. Mēs nesaprotam, jo vēl neesam redzējuši, nezinām, kā izskatās nākamā Dieva kustība. Mēs vēl tur neesam. Mums tagad vajag rūpēties par sirdi, dvēseli. Tev jādodas uz vietām, kur Dievs norāda, kamēr kļūs skaidra, kamēr redzēsi augļus, un Dievs to darīs. Viņš ir uzticams. Dievs meklē cilvēkus, kas nomirst sev. Tu nedzīvo, bet Kristus dzīvo tevī. Kad esi sāpēs, sauc uz Dievu. Viņam tas nav mazsvarīgi, bet tas viņam ir ļoti dārgs. Tu izdari vairāk, kā tu zini. Tu redzēsi augļus, Dievs tev atklās. Tu neesi mierā ar veco sistēmu un izvēlies dzīvot, atstāt vecās lietas. Tu jūties izdedzis, jūties vīlusies draudzē, uz Dievu. Tu izlēji visu pie viņa kājām un jautā, Dievs, kur ir augļi? Nepadodies, atdod Dievam savu vilšanos, sāpes. Tev tur nav jāpaliek. Viņam priekš tevis ir daudz vairāk. Tu gāji tam visam cauri, lai vairs to neatkārtotu, lai tu izved ārā savus ģimenes locekļus, vari dziedināt. Tu esi tik ļoti redzama Dievam.